Specializējamies tieši drenāžas būvniecībā. Daudzo gadu gaitā viss tam ir pielāgots. No ekskavātora kausa līdz mašīnām, piekabēm, instrumentiem, mērinstrumentiem, datoriem un izglītībai. Drenas Latvijā ir būvēts sākot no muižas un starpkaru laikiem. Padomu laikā iebūvēts ap 1 000 000 kilometru drenāžas, un to vecums pārsniedz jau 60 gadus. Tās ir jāuztur un jāremontē. Drenu remontos un jaunbūvē pārsvarā gadījumu Latvijā labākā tehnoloģija ir tieši vienkaus ekskavators. Izmantojam to gan esošās drenāžas remontos, gan jaunu drenu iebūvē tajās vietās, kur iepriekš drenāža nav bijusi. Ejam līdzi laikam. Izmantojam GPS gan priekš uzmērīšanas, gan priekš būvniecības automātikai. Remontējot veco drenāžu, ļoti svarīgas ir daudzas nianses no ģeoloģijas. Ģeoloģija nosaka gan filtrācijas ātrumu, līdz ar to gan drenu dziļumu, gan attālumu starp drenām. Katra pārautā drena ir jāpievieno pie jaunās. Lielākā kļūda ir ignorēt veco drenāžu. Pēc drenāžas rekonstrukcijas mēs veicam tās digitālo uzmērīšanu, lai pēc tam varētu ievietot viņu meliorācijas kadastrā. Un arī pēc gadiem, lai varētu atrast, kurā vietā ir pievienojumi gan vecai drenāžai, gan arī jauniem drenāžu zariem, kas ir pievienoti pie kolektora.